Labi, Andri. Pastāstiet, lūdzu, mums, kāpēc jūs izdomājāt uz procedūru? Pusgadu atpakaļ es neveiksmīgi nokritu no augstuma, sasitos un sasitu kaklu un nevaru pagriezt galvu pilnībā. Tas, principā, arī viss galvenais, kas man traucē tagad. Labi, un kā jūs to mums uzzinājāt? Man liekas, ka satiku Oskaru un tad sākām runāties, un viņš to lietu arī paskaidroja. Labi, paldies jums liels. Labdien, Andri, vēlreiz. Labdien vēlreiz, jā. Jūs tikko izgājāt procedūru, pastāstiet, kādas ir izmaiņas, kā jūs jūtaties? Man bija problēmas ar galvas pagriešanu, tika ierobežotas kustības, un pēc procedūras uzreiz jau jūtami varēja pagriezt vairāk galvu uz vienu pusi un uz otru pusi. Nebija arī sakodiens pareizi, pēc tam, ko parādīja. Rokas bija 6 mm, viena garāka, otru kāja kaut kāda centimetru gandrīz, un pašam arī kaut kāda diskomforta sajūta bija. Neteiktu, ka procedūra viegli, diezgan smagi, bet katrā gadījumā rezultāts ir uzreiz un acīm redzams. Ietiek labi. Cerēsim, ka būs vēl labāk. Galva nav tik ierobežota, kaut gan arī iepriekš sāpes nekādas nebija, vienkārši bija kustība ierobežojums. Vēl jau uzreiz grūti spriest, katrā gadījumā dzīvosim, manīsim, bet efekts ir labs. Jā, paldies.